Nu, manuprāt, tas, kā es iepriekš minēju, ja iepriekšējā partija Zaļo zemnieku savienība neveic tādas masveidīgas, uzbāzīgas reklāmas, tad šeit tika tiec pretējais ceļš, un šoreiz, manuprāt, tiešām tās reklāmas bija pa daudz. Viņa veidojās tāda, nospiedoša, kas arī, radīja šo te, tādu pretēju efektu, kā kādreiz, ja tik daudz stāsta, kaut kas tur nav īsti tīri. Un vēl, kas, manuprāt, pietiekami būtiski, ka tas šeit, īpaši tika akcentēts šis viens līderis. Jo arī skatoties vakar šo te raidījumu, Dombura diskusiju parādījās, ka tomēr vēlētāji gaida šo te komandas darbu. Un tajās aptājās, viennozīmīgi tika definēts šis te viens līderis, Liepiņa kungs. Plus vēl, protams, arī dažādi vērtētie, Liepiņa kā uzņēmēja aktivitātes, kas ir gan pozitīvi, gan netik pozitīvi vērtētas. Un tas droši vien salika šo te virzienu ne tajā labākajā gultnē, kad viena cilvēka veidojās šis te, viena cilvēka bīdīšana uz to politisko amatu. Un Jelgavniekiem, protams, arī nebija droši vien tā tik liela vēlme ar visām pārmaiņām, kā tas tika akcentēts reklāmas kampaņā, jo pietiekami daudz, kā es jau teicu, bija izdarīts tāds, lai viņi justos, ka ir labi, un varbūt nemaz tās pārmaiņas tik ļoti neprasījās, īpaši pēdējā laikā tika akcentēts par ražošanu. Kad notiek, pat krīzē pie mums notiek labas lietas. Tā kā es domāju, tā šeit mazliet kļūdaina ir reklāmas kampaņa, kas mēģināja ar masveidību finanšu līdzekļiem iegūt šīs te balsas. Un šeit varētu pat runāt varbūt jau par mūsu vēlētāja tādu, teiksim, ka viņš ir gudrāks palicis, apdomīgāks, jo arī intervijās es dzirdēju, kad viena sieviete teica, es kā nekad šogad studēju šo te programmu, jūrmalgāju, un tas prāt, ka cilvēki varbūt vairāk neskatās tik ļoti, cik bieži paskastīta ir kaut kāda avīze, lapa vai kaut kāds zīmējums, bet mazliet kaut ko seko līdzi, kas tur rakstīts. Tad tas varētu būt tas virziens, kāpēc varbūt tik maz. Jo, citādi jau es domāju, arī 11% tomēr nav nemaz tik maz, tas atbalsts ir pietiekams.